Protams, varbūt šai paudzei šodien liekas, ja, kad viņi ir pirmie, ja, revolucionāri, kas izskrien pie skatuves un var pacelt kulaku kaut ko it kā izkliedz, ja. Visi ir bijis. Es sapratu, ka neeksistē jaunatnes problēma, ja. Eksistē mūsu kopējās problēmas. Mums pirmkārt, man liekas, pats svarīgākais jāanalizē, kas notiek ar šo vēlēšanos sevi aktīvi pierādīt, ja, šajos jaunajos gados, un kas ar šiem cilvēkiem notiek tālāk. Man liekas, tā būtu tēma filmai. Mani sauc Kristina, ir 10 gadi. Es piedzimu tad, mamma filmēja Jura Podnieka filmā Vai viegli būt jaunam. –1986. gads. Latvijas PSR valsts drošības komiteja ilgi domāja, vai atļaut rādīt Jura Podnieka filmu Vai viegli būt jaunam. Situāciju atrisināja Gorbačovs, jo viņam bija vajadzīgi reāli pierādījumi pasludinātajai vārda brīvībai Padomju Savienībā. Viņš tad arī teica filmai jā, nosaucot to par perestroikas bezdelīgu. Un drīz vien plašajā Padomju zemē, gluži kā pēc vodkas, miljoni stāvēja rindās, lai noskatītos dokumentālo filmu. Filmēšanas grupa 86. gadā. Operators, asistenti, administratore, direktore un režisors Juris Podnieks. Jauniešu brīvā uzvedība rokkoncertos varēja bija kā Daģis sacīja. Šajā koncertā Ogrē atradās daudzi no filmas varoņiem. Kas notiks ar viņiem vēlāk, pēc 10 gadiem? Šo jautājumu Juris Podnieks gribēja uzdot viņiem pats. Liktenis to nebija lēmis. Dodoties māju, pusauģi izdemolēja vilcienu vagonu. No 200 aizdomās turētajiem paraugprāvā tiesāja 7. Viens nokļuva cietumā. Vadoties no Latvijas PSR Krimināla procesa kodeksa 299. un 3. panta tiesa nosprieda Raimonda Ploriņa Edvīna dēla, dzimuša 1966. gada 8. decembrī, galīgo sodu noteikti brīvības atņemšanu uz 3 gadiem, sodu izciešot pastiprināt režīmu lamošanas darbu kolonijā, sodu skaitot no 1986. gada 28. marta. Piedzīt no Artas Vilāna Jāņa dēla, Ginta Rešņa Ulda dēla, Raita Maternieka Ulda dēla, Gunta Līdes Imanta dēla, Raimonda Ploriņa Edvīna dēla, Beātas Dančenāks Leonarda meitas, Jolantas Vīmbergas Aivara meitas, solidāri, par labu Baltijas depo 5548,89 rubļu. Tiesējumam Svilānam skaidrs spriedums. Gintam Rešņam, Raitim Maderniekam, Guntim Līdem, Raimondam Ploriņam skaidrs spriedums. Arestējiet, aizvediet tiesējumā lūdzu līdz darbinieku. Tiesneša kungs, ko jūs par to domājat tagad? Es tagad domāju, ka 86. gada 29. martā visiem tiem jauniešiem tas bija tāda rūgta pamošanās pēc tādām
viņu uztverē tādām nevainīgām dzīrēm, teiksim tā, rūkta pamošanās šiem 7. Tad, kad viņi atradās tur diskotekā un kad viņi brauca šajā vagonā, tad viņiem likās tas viss ļoti līksmi, ļoti uzjautrinoši un ļoti kolosāli. Un tur bija meitenes sēdēja un puiši bija uz lāviņām, tur, kurais sagulušies, un tad sākas jau stikla daudzīšana, un tie stikli, protams, ar troksni lido, un arvien tumšāks paliek vagonā, lampiņas ir laukā, krēslas sāk plēst. Tas viss likās uzjautrinoši tajā brīdī, kad vēl kāds skurbums ir vēl galvā. Mēs it kā sapratām to jauniešu tās izdarības, un mēs sapratām, ka viņi nav tie paši rudītākie noziedznieki, ja? Un tāpēc arī visi saņēma nosacītus sodi. Bet visiem izraisīja tomēr žēlumu šis Floriņš. Ja? Tas vienīgais visus aizskāja. Pārējais viņi teica, viss ir kārtībā, viss ir kārtībā. Kāpēc taisni to puisi un kāpēc jūs to izvēlēties? Es teicu, tiesa tā nolēmus bija viņam pēc viņa nodarījuma smaguma, tā tas bija. Tā kā bija tāds darbs, kas bija jāveic. Interesants laiks bija. Es uzskatu, ka tas nebija taisnīgi. Es iepriekš nebiju domājis, ka tas vispār nokļuvuši. Es pat tādā dienā, ka es tiesas zālē biju, es vienkārši to nopietni neuztvēru visiem. Tāpēc, ka man pirmkārt jau liecināja. Tas man bija šoks vienkārši. Bet tur jau viss bija izdomāts. Man pavēl, ka Krasniņš tagad uztaisīja karjeru un tagad ministrs. Viņš man 3 reizes augstākā tiesa bija. Viņš neatnāca speciāli. Tā solidiem cilvēkiem nepienākās darīt. Es tā uzskatu. Es vēl pēc tiesas aiziet un runāt ar mammu. Man ir viena bija tādā brīdī. Vēl naudu paprasīt to un vienkārši paņemt visu, pamest un aiziet. 3 reizes atlika augstāko tiesu, 3 reizes dēļ tā, ka viņš neieradās. Bet varbūt vienkārši vajadzēja kādu iesēdināt? Droši vien. Bet kāpēc viņš neatnāca? Kāpēc? Kāpēc cits advokāts būtu atnācis, es tā domāju. Tātad tu biji cietumā gadu? Gadu. Vai tev nav bijusi vēlēšanās atriept? Par to es nepārāju. Ja kas ir bijis, tas ir bijis. Atpakaļ, ka dzīvē neatgriezīsies. Laikam dzīve ir tā lēmas. Laikam sākot no pieaugušiem, viss ir nācis. Un pieņemt tā bezjēdzību, ko viņi uzskata par pareizo, tas jau nevar pieņemt. Vienkārši man iekšējais protests. Tātad jādzīvo vienkārši tādam, pēc tā, kas tev ir iekšē, tas ir iekšē. Teiksim, vēl pieņemt ārējā formu, tagad ārējais būšu labs, es būšu par labo no visu jēdzieniem pieņemtiem, atsakot. Bet iekšējais būšu pretī kādu nozīmi tam, teiksim, tas ir ko. Es atteicos no viena teātra par labu otram teātrim. Krogas laukuma vairāk nevienu mašīnu nelaiž. Tu piebrauks pie Krogas laukuma, mēs fiksi izkrāmēsim visas tās lietas. Un tālāk būs speciāls stāvlaukums. Tuvāk skatuvai, bet starp kokiem, ja mēs tiekam vispār tur klāt. Окей, хорошо. И здесь будут все-таки, я говорю, что это будет машина. Ну, давай. Хорошо. Aivar! Aivar, saki, pirms 10 gadiem toreiz filmā tu komandēji pankus. Ko tu te tagad komandē? Man ir grūti pateikt. Man te vismaz tāds sajūta, ka te ir kādi cilvēki 50, kuriem es komandēju. Sākot no maziem metālistiem, beidzot ar sirmiem planprāšiem. Bet, ja rīko masas pasākumu, toreiz es arī taisīju teātri. Tagad arī zināmā mērā ir teātris, tikai ir maštābs pieaudzis.
teātris bija tā, teātris ir tagad. Kaut kādu dzīves apstākļu dēļ es biju audzis, audzināts, izveidojies tādā veidā, kad es neredzēju apkārtējo pasauli. Es viņu izdomāju un savās domās atkal mēģināju sev pielāgot sevis izdomātajai pasaulē. Nu, man pagāja praktiski kaut kur 26, 7 gadu vecumā. Es tikai sāku domāt par to, vai patiešām pasaule ir tāda, kāda es viņu redzu. Reizēm tagad jau it kā būtībā jautājums, vai izdzīvot un vai viegli vispār nepastāv jautājums, vai viegli. Viegli nav nevienam. Nu, paudze jau mēs vieni paliekam joprojām. Vienīgais tas, ka es domāju, ka šī paudze salīdzinoši ar iepriekšējām ir daudz sazarotāka. Man liekas, ka viņi ir krasāk sadalīti veiksminiekos, neveiksminiekos, dzīvajos, mirušajos. Tādos, kas ir samierinājušies, un tādos, kas absolūti nesamierinās ne ar ko vienalga, vai viņiem veicās, vai viņiem neveicās dzīvē. Teiksim, atcerās, kas ir pa tiem 10 gadiem noticis, tā kā liekas, ka vajag daudz. Ne, īstenībā, varbūt, kad šī paudze ir, es pat nezinu, kā viņi varētu izteikties. Viņiem ir tāda pilnīga bezrūpība, it kā. Viņi nesaprot, no kā viņi ir tikuši ārā, viņi daudz ko nezina, kas mums ir bijis, varbūt vēl pirms mums, tām paudzēm, ka viņiem liekas, ka nu jau tagad sākās labā dzīve. Tad jau bija sakāpināts tās emocijas, tad jau nekas nenotika it kā tāds interesants, ja? Tad jau bija tā kulminācija pievērsta jaunatnē, ja? Ka tev ir sarkani zaļi mati, tu jau esi kaka, ja? Tad varbūt tas bija tāds, nu, zināmā mērā mans vīriešu ideāls, kas arī nebūtu, varbūt nav pazudis tāds, nu, tāds spilgts cilvēks. Nu, tādi cilvēki un tādi vīrieši, tas bija fantastiski tajā laikā, vismaz man likās. Man gan bija bail no viņiem, bez šaubām, man jau bija tikai 18 gadi. Jā, tas kaut kā baigi jocīgi. Jo, nu, īstenībā tas jau varbūt it kā dotās no tādas fiziskās nabadzības, mums bija tā gara bagātība, ja. Tad tagad es nezinu, tagad man liekas, tāds ir tāds riktīgais caurums, kur nav ne tā, ne šitā, ja, vienai daļai. Un otrai daļai atkal ir drausmīga bagātība, bet pietrūkst atkal tā prāta. Nu, var jābūt, ka mēs piedzīvosim, ka tas būs normāli, tā kā visur ir normāli. Ka tu vari sasniegt ar savām spējām, ar savām dotībām, nevis ar savu balsu un savu bezkaunu. To visu. Tas ir īstenībā, es to laiku ļoti gaidu. Bet ko tu dari? Es esmu mākslinieca modelētāja. Tas ir tiešām laikam mans dzīves aicinājums, un es arī laikam kā mākslinieca modelētāja nomiršu. Bet man ļoti apmierina tas, ko es daru, un tiešām tas ļoti patīk. Tu esi precējusies? Nē. Kāpēc nē? To es negribu. Ar ko es atšķīros, ka man bija kaut kādi 16, 18 gadi no savām draudzenēm, ja? Parasti meitenēm bija tāds priekšstats, nu, tad apprecēšos, man būs tā baltā kleita, un tad man būs bērniņi, un tad es drausmīgi to vīru mīlēšu. Man tajā laikā šausmīgi patika tā, ka es teicu, nē, man būs drausmīgi daudz vīriešu, un katrs pilnīgi savādāks, un vispār man tā doma ir tāda, ka tās kāzas kleitas es piešošu pie katra vīrieša, un tad, kad man viņš apniks, es viņu vienkārši skapīju, un tad atradīšu atkal jaunu. Tad tagad, godīgi sakot, man laikam nāk viss tas, kas viņām bijis tajos 16 gados, kad man tagad tas viss tuvojās, ka man tomēr gribās it kā to ģimeni. Vai tu arī zini, ko dara tie pārējie? Teiksim, tas puisis? Saša? Saša bija narkotikas riktīgs. Viņš bija ļoti jauks cilvēciņš. Bet, vai nu viņam bija 2 varianti. Vai nu viņš var pārvarēt sevi un pilnīgi pagriezt dzīvi pa 180 grādiem, vai nu tas viņam ir pilnīgi organisks iznākums, ko viņš sasniedz. Bet varbūt, kad viņam pietrūka spēka vienkārši. Tie kretīņi jau izdzīvo vienmēr. Tā jau ir.
tagad klausies pavisam citu muziku. Jā, tā tas ir. Bet tagad, kad tas atomreaktors tur uzsprāts, tas drausmīgi bail. Es vēl slimnīcā biju ar bērniem. Un tad es teikšu, es ātrāk to pat tā neizjūtu. Es pat ātrāk tā nebaidījos. Es teikšu, es nemaz nepievērsu uzmanību tam, runāju, jā, tur draud karš atkal un tā, bet tas no manis bija viss pārāk tālu. Bet tagad, kad man ir tāda maza dzīvība, kas man ir jāsaudzē, man ir bail par to, un es jūtos atbildīga, lai viņi varētu dzīvot. Atklāt sakot, man liekas, ka es jaunas. Es galīgi nedomāju to, ka man 30 gadi ir. Jo kaut kur to laiku izjūt tikai redzot izaugušo Kristīnu, bet sevī nē. Teiksim, pašai manas vajadzīgs ir. To es gūstu tiešām sev piepildījumu darbā. Bērndārzā strādāju. Tie vismazākajiem bērniņiem, 2-gadīgie, 3-gadīgie, tie ir tie, kuriem mammas mīlestība vajadzīga. Laikam es jūtu, ka manī viņas ir un es varu dot, un man patīk tas darbs. Es atceros, tev bija ļoti bail par Kristīnu, jo viņa piedzima tad, kad uzsprāga Černobiļu. Tagad tu jūties drošāk? Nebūtu, ne. Un tāpēc mēs tagad esam te zaļumos, kur mēs zinām, ka te ir tīrs visapkārt. Ļoti daudz cietsirdības ir apkārt. Kaut vai noziedzīgi. Tas ir tas, kas man tiešām tā liekas. Ja bērns nevar staigāt, viens pats apkārt, tas ir šausmīgi. Ja cilvēki vakaros baidās iziet uz ielas. Tikai par tādu tīru, tādu fizisku drošību. Здесь квартира. Мы снимаем здесь квартиру. Здесь недалеко мой отец живет. А я здесь снимаю. Сколько тебе лет? Бери фонарь. Не ругайся. Сколько тебе лет, если ты здесь квартиру снимаешь? Мне Будет 15 лет, да? Убери этот фонарь с меня. А ты не ругайся, пожалуйста. Убери фонарь. Давай пройдем. Папе? Да, папа. Я не Почему? Он на меня кричит, я не хочу. Посмотрим, какой твой папа. Давай сходим. Мама моя в больнице. Давай сходим к папе. Я не пойду. Я живу на 17-й квартире, там живет мой отец. Покажешь, как ты живешь. Зачем? Для тебя? Radikāls mums pateiks tikai to, ka nekas uz labo pusi nav gājis. Kam viņš ir vajadzīgs, tas bērns? Skolai? Viņš nav vajadzīgs. Viņš nav nepaēdis, ne viņam ir naudas. Viņš skolā zog. Jā, zog, jo viņš arī grib ēst. Kam viņš ir vajadzīgs tālāk sabiedrībai? Tas bērns ir vajadzīgs pašlaik tikai, kā saka, mūsu bandītiem, kas, diemžēl, atšķirībā no mūsu valsts, tos bērnus pievāc sev un audzina. Kādā veidā viņi tie labiņie? Konkrētā. Viņi paņem, viņus apmāca zakt, apmāca kabatas zādzībās. Tas būtu vismazākais, jā. Tālāk viņus apmāca laupīt. Ko jūs gribiet? Pagājuši, ka tikai Rīgā 13,000 bērni vispār nekad nav bijuši skolā. Viņi nemāk ne lasīt, ne rakstīt. Man jau tagad nāk bērni, kas vēl krustus. Viņiem raksta paskaidrojumu, viņi krustus vēl.
Te, kur drīz vien atkal būs rādslaukums, savulaik gar impērijas uzcelto sarkano strēlnieku muzeju mēs mācījāmies maršēt un ar pienācīgo deksmi izkliegt Služu Sevetskamu Sejūzu. Mēs gatavojām sev svētajam pienākumam, obligātajam dienestam neuzvaramajā padomju armijā. Mēs mācījāmies nedomāt par to, vai izdosies atgriezties dzīvam no kārtējās Afganistānas. Bet nav, viss ir, vai ne, kam vajadzētu būt. Nav nekas nedēļ kā cīnīties, nedēļ kā mirt, nedzīvot. Bet par ko te tu domā šīs ceremonijas laikā? Vienīgā sajūta man ir kārtīgi nosodara. Dažkārt domā, kam tas vajadzīgs viss. Tas ir pārāk iesīkstējis, manuprāt. Mūsu paudze tur arī vairs neko nevaram mainīt. За добросовестность, стойкость и терпение, которые вы проявили при несении почетной вахты в трудных условиях погоды, всему личному составу караула объявляю благодарность. Служим Советскому Союзу! До свидания, товарищи! До свидания! Teiksim, paskatoties 10 gadu atpakaļ, ko es gribēju kaut ko sasniegt. Laika mainījās paņēmieni, kā to izdarīt. Es nezinu, man kāds pateikt, kaut vai pirms 2,5 gadiem, pirms 3, teiksim tā, ja. Tu būsi grāmatvedis, tu būsi Londonā. Es teiktu, muļķības, vecīt. Nekur es nebūšu, man nebūs ko ēst varbūt tās. Pēc gada vai pēc 2, ja. Nekā tam līdzīgi. Tagad es esmu šeit, tu nezini, kas notiks. Viss skatu pašu rokā. Ko tu dari priekš sevis. Vidi mainās visu laiku, tas, kas viņai nevar pielāgoties, tas paliek malā. Tas, kas pielāgojās, tas ir topālis. Ar lielākām vai mazākām problēmām es varu dzīvot jebkurā vietā. Jautājums, kas man no tā tiek? Ja man nekas netiek, kāpēc man tas ir vajadzīgs? Man tas nav vajadzīgs. Es domāju, interesanti darbi man noteikti vajag. Es baidos izlikties. Vēl viņam paliek, vai ne? Daudz naudas. Es domāju, tas ir vajadzīgs. Cilvēkam jābūt pārtikušam, bet ne pārāk. Lai viņam būtu vēl, lai viņam mazliet pietrūkt kaut kā. Lai būtu pēc kā tiekties. Bet cik tas tev ir? Daudz naudas. Cik? Man? Es teikšu, kā ir, man pietrūkst. Bet cik tas tev būtu? Cik man tev jāsagādā? Cik jums man jāsagādā? Tā, lai es varētu normāli sākt dzīvot. Normāli dzīvi. Mašīna. Dzīvoklis. Sieva. Tas man noteikti vajadzīgs kārtīgi ģimene. Saki, vai tagad tev mašīna ir? Tagad ir, jā. Un vasarnīca arī ir? Nav. Un kā ar sievu? Nav sievas. Kāpēc ne? Nesanāca. Gribējās, bet nesanāca vienkārši. Nē, tā nebūs problēma. Es ceru, ka laikā es to atrisināšu. Dzīve rādīs. Šīs lietas ir tādas, ko nevar saplānot. Katrā ziņā tik daudz es esmu sapratis. Vispārējo var, bet tā nevar. Man liekas būtiski tagad noturēties tur, kur es esmu un maukt tālāk.
uz augšu. Tas ir viss, kam es veltu savu laiku, savus spēkus tagad noturēties un iet uz priekšu. Tas ir viss, ko es daru. Nu tā, jo kamēr tu vari kaut ko darīt, tikmēr tev jādara, tev jāvāc. Tad pienāks viens brīdis, hops, tev varbūt ies tā, pēc tam kādu brītiņu būs šitām, pēc tam būs hop cauri visu vecīt. Tu vairs nekam neesi darījis. Tev būs jāpaskatās apkaļ, te man naudas maisiņu sakrāmē, tagad es viņas lietošu, tagad es dzīvošu mierīgi, braukšu brīvdienās un nav, ko darīšu, mašķerēšu tur. Es dzīvoju rītdienai, ja es nedzīvoju šodienai. Tagad salīdzināt 4-0. To karu, kas saka ar to karu, kas tanī laikā bijis. Šeit bija tieši es tā skatījos, viens arī invalīds palicis bez kājām, viņu tieši filmē, viņam tieši jautāja, vai tu esi apmierināts un viss. Tad viņš atbildēja, jā, es esmu apmierināts. Tad viņam, kā teica, tas pulks, kas uzdāvināja chromētiem spieķiem tos ratiņus. Varbūt tas pirmais brīdis, kad viņam viss palīdz, viss. Mans viedoklis ir tāds, paies 5 gadi, viņu var arī aizmirst. Bet cik es esmu dzirdējis, Krievijā kaut kā savādāk. Uz to skatās un attieksmi pēc tam savādāk. Pret afgāņiem, pret tiem puišiem, kas nāk no šī kara, kas tagad notiek. Bet tu pats Afganistānu bieži atceries? Atmiņā viņi visu mūžu nav paliks Afganistānā. No atmiņas nezinu. Tu esi pieredzis pie sevis? Droši vien, es nekad par to neesmu domājis. Es pateikšu, nebija tik grūti. Kaut kā nebija tik grūti. Varbūt citi no malas žēlu vai kā, bet es kaut kā tādu grūtības nebija jūtis. Man vieglāk bijis ir vecajos laikos. Kāpēc? Agrāk es saņēmu pensiju, kas man pienākās. Man gandrīz vai pietika ar to. Es jau strādāju. Tas var klusāk. Tagad pensiju saņem, ar to jau neviens nevar iztikt. Tas pats vienkāršais pensijām. Tāpat kā es tagad strādāju. Cik tev liela pensija? 30. Jā. Nesen valdība pielika vēl 2 latus. 34 lati. Un ģimene tev liela? Ģimenes man nav, man ir tikai pašlaik. Šī brīdī man tikai nav pišķīra. Vienkārši. Tā sanāca, nodzīvājam, cik 7 gadus, tā teiksim, nodzīvājam. Tā sanāca, ka izšķīrām mēs.
tie, kas atgriežas no kara, atgriežas citā dzīvē. Tur, kur cilvēki iet uz darbu, draudzējās, mīl, un viņi atgriežas tādā dzīvē, kur nesprākst, nemet bumbas un tā tālāk. Un tāpēc viņi miera laika dzīvē ir otrgadnieki. Man visu laiku tā liekas, ka to brīdi es dzīvoju, un tagad man atliek tikai nodzīvot. Aprīļa revolūcija, tā teikt, absolūti vairs nav aktuāla. Tas ir, vismaz tik, cik tas skar mūsu sabiedrību, vai ne, tas ir beidzies jau vairākus gadus atpakaļ, vai ne. Tas, ja tu gribi man jautāt, vai man ir kaut kādas, problēmas ar nerviem vai kaut kāda, psiholoģiskas sakarā ar to, ja? Droši vien, ka ir, bet kāpēc man par viņām jāstāst kādam? Man nav problēmas izstāstīt kādu epizodi, ja, kādu atgadījumu. Protams, ja kādam tas interesēs, nevienam tur neuzbāžos, vai ne? Bet es nekad nevaru izstāstīt savas izjūtas, ja. Un priekš kam to vajag? Tu jau izskaties tomēr tāds pabiezs. Mēs ar kompanjonu uztaisījām autoservisu, pamazām attīstījām viņu, vai ne, un tā tālāk, ja. Man autiņi, teiksim, dzelži vienmēr ir patikuši, vai ne, un iznāca tā, kad aizgāja tajā sfērā strādāt. Tu uzskati, ka esi savu vietu atradis? Nē, es pat īsti neapzinos, kur viņi ir. Es domāju, ka es ļoti drīz sapratīšu, ja, bet pagaidām vēl ne. Es saku, izglītība pietrūkst spēcīgi, vai ne, un tagad arvien vairāk es apzinos, vai ne, kad vajadzēja kāpt tajā vilcienā iekšā, vai ne. Viņš ir stipri tālu projām, vai ne. Domā, kaut kas ir nokavēts? Jā, noteikti. Ja tev šodien dotu stroķi un teiktu, ej aizstāv Latviju, ietu? Ietu. Bet ietu nevis tādā gadījumā, ja man teiktu, ka jāiet aizstāvēt. Es ietu tad, ja būtu jāiet aizstāvēt. Es pamēģināju pusstundu ar to masku pastaigāt, vai ne? Visas pēdējā mēneša manas zināšanas kaut kur izgaisa, tā kā es domāju, ka tas nebūs pats labākais variants man. Studenti! Es gribu uzdot šodien jautājumu ne tikai jums, bet arī visiem tiem valdības cilvēkiem, kas mūs dzird, kur uzskata, ka viens utains nepaēdis, vienā formā 2 gadus tērpies karavīrs ir spiests izjust lepnumu un patriotismu pret šo zemi. Ja valdība viņu uztver vairāk kā bezmaksas cietumsargu un nevis kā savas valsts aizstāvu un karavīru.
Es ar to par cilvēkiem nerunāju, bet pats pie sevis esmu pārdomājis, kad dažas lietas vajadzēja tur darīt savādāk. Bet, filmu atpakaļ nepagriezīs, tie jau gadi ir aizgājuši. Tad palikusi tikai kauna sajūta par to, ko jūs darījāt Afganistānā? Kāds gribās zaļi tev padzīvot, armijā tu esi, valda visatļautība, tu esi iekarotājs, viņi ir padotie, notiek viss kā tas karos darās. Uzvarēties ir uzvarētājs, un uzvarētāji nesoda. Tas pats jau arī mums tur bija toreiz. Bet te varbūt visā tajā, iekārtas momentā un tieši tajā politikā domāju savādāk cilvēku, bet, kas saka, ar laiku jau tās domas mainās, un tomēr izdomā, ka es darīšu daudzas lielas muļķības. Jaunības dūlos. Brīžiem trūkst normālas dzīves. Tāda, lai tu katru dienu no rīta pamostos, lai tev gandrīz nesāpētu galva, ko lai šodien dara, kas tālāk notiks un nākamajā dienā, un, piemēram, tu neesi droši, kas notiks pēc gada, kas notiks pēc 2 gadiem. Ja tas viss ir tik šausmīgi nepastāvīgs pašlaik, kaut vai tāpat mūsu pastāvošā un šitā te valsts iekārta. Tu neesi droši, piemēram, kas notiks rīt vai parīt. Tu esi mācījies, strādājis, biznesu taisījis? Visiem esam izgājis cauri. Es saku, gan es esmu strādājis, smagi strādājis, gan esmu mācījies. Veselu gadu Āfrikā nostrādāju uz kuģi. Pirms tam pa Baltijas jūru uz kuģi strādāju, tas bija, kā saka, diezgan smags laiks. Šogad, piemēram, aprīlī es nobraucu atkal uz nulles, un atkal bija no kaut kā jālien augšā. Tagad atkal es jūtu, ka kaut kas vismaz bīdās. Kaut kas iet uz augšu. Un varētu teikt, ka dažreiz tas dzinējspēks ir tas, kad mans puika un mazā meita ir un sieva aiz muguras stāv, kad es kā cēļu māte viņas ģimenē visu liksdāk tur, tā lieta ir. Kas tev, piemēram, šodien šķiet vērtība? Kam ir vērtība? Vērtība ir cilvēku dzīvē. Es, piemēram, nesaprotu tos cilvēkus, kuri var izdarīt pašnāvību. Jo tomēr dzīve dod tikai vienreiz, un es apzinos, ko nozīmē tā dzīve un tā dzīvība. Cik viņu viegli ir pazaudēt. Gribam sapņot mēs sapņos krāšņākos mēs. Sapņos krāšņākos brūnos, ārumos sirdīs alkaini sēs. Vārpās ienāksies mūsu sējumi, vārpās iešausies lauks. Priecīgā vīlēs līgo vakarā kalnos ugunis plauks. Mies, slīdīs ar Dievs, mies, apāš šī saulē zied, pasaulē saulē lai zied. Es aizgāju uz Jūrmala kinoteātri, un, kad rādīja to filmu, tas bija tāds bums tajā laikā. Un es sasēdos pēdējā rindā, un es nekad neaizmirsīšu to. Un kad parādīja mani, tad drausmīgi tur viss zāle sāk rēkt. Tāpēc, kad tur bija no skolas savākušies, aizbēgušies stundām, tas bija 12. Un tagad es kaut kad runāju ar vienu džeku, viņš saka, kā tu agrāk atcies, kā mēs tur saldējām, liemējām kapeiks, šmacām cilvēkus, viss bija kārtībā, Viss bija fantastiski, kāda dzīve bija krievu laiki, nevajadzēja strādāt, viss ok, pilnīgi par ko domāt, Bet man tagad patīk, šis laiks daudz vairāk patīk, tāpēc, ka tev vajag domāt, saproti, tev vajag cīnīties par savu eksistenci. Ja tu necīnīties, tu paliksi vienkārši nekas 0, 0, pilnīgi. Man šodien patīk tas džekiņš, ko jūs nofilmējāt, drausmīgi patīk. Vienīgais, kas man tas svaramais patīk, kā viņam vārds bija. Kas teica, ko tu gribi? Es gribu mašīnu, vasarnīcu, dzīvokli. Cik es dzirdēju, viņš sasniedz to ir. Bet malācis, saproti, tā vajag dzīvot.
Es tajā laikā būtu domājis varbūt par to. Es tajā laikā domāju par savādāk. Es domāju, paceļot, paskaidīt, iedzert. Konfits taisīt. Īris. Man tur ir iebilst vienkārši. Es netieku no rīnas projām, bet man bija 18 gadi un es negribētu armijā, saprotu. Tas laikam vienīgais, tāpēc, ka es iestājos tur iekšā tajā skolā. Aizgāju projām, iestājos Mediņos. Uz vokālistiem iestājos. Un tā es tur mācījos kaut kādas tur 5 gadus, kamēr pabeidzu. Es godīgi pasakot, tagad pasaku tā, ka būtu man iespēja, bet es nezinu. Es arī nomestu pilnīgi visu nost. Un iet, kā skatos un dziedāt, saprot? Es spēlēju teātri, jā. Bet man ir grūti savienot to, saprot, jo es redzu kaut kāds, ir sabojāts lēkamais. Es redzu citas vērtības, saprot, kaut kur. Es redzu, ka var nopirkt to, var dabūt to. Es palīdzu materiālists esmu. Saprot, bet man patīk labi dzīvot, man patīk, saprot, man patīk. Tagad vienkārši man vasarā burtiski bija nejaušība. Pilnīgi nejaušība. Tā. Man nokrita viss no gaisa. Tagad es dzīvoju normāli. Es labi dzīvoju nopietni. Es nestrādāju, saprot, tagad. Nu kā, nestrādāju. Es kaut ko daru, protams, jā, ar savu galvu, saprot, bet es nedaru neko fizisku, jā. Nu, man ir pēc būtības vispār dzīvokli tagad, jā, un man ir mašīna tagad. Man pēc būtības viss ir, zin kā, atceries to dziesmu dziedāju. Divam sapņotamies sapņus krāšņot, ko es atceries, jā? Būs filmēt tā filmā, jā? Es saprotu, ja tu sapnis piepildītos un tev viss būtu kāds viņš apstātos, saprotu, tu sapņot tas laiks, saprotu. Tas ir normāli, sapņot. Десять лет тому назад был фильм «Легко ли быть молодым». Помнишь? Вот как тебе кажется, что за это время поменялось? Ой, вообще все поменялось. Но тогда было легче все равно, в каком-то смысле. Мне, в крайнем случае, было легче. Ну, скажем, что ты сделала 10 лет тому назад? Я кондитер. Да куда? 50 лет кондитерство зарабатываю, а куда я? Что-нибудь купить, поесть. И все буквально. Больше ни на что не хватает. Но я же детям не могу сказать, что вы извините, кушать нечего, правильно? Сколько у тебя детей? Двое. Муж, значит, знает, да, чем ты занимаешься, что ты делаешь? Конечно. Это уже не первый, третий пошел. Самое трудное переступить через все. А потом уже. Ну так, как объяснить? Как-то идет так. Ну идет и идет. Живешь одним днем вообще совершенно. Сегодня есть деньги. Но завтра думаешь, пойду опять буду. А вообще конкуренция большая? Девчонок ужасно много. Особенно вот молодых, это вообще ужас. Мне там 16-17 лет вот девчонки. Не знаю, я в их годы вообще думала вообще по-другому. Ну и сколько? Смотря что вы хотите. Ну, я бы хотел весь комплекс. Весь комплекс? Говорите вот с человеком. Он хочет весь комплекс, да. Ну, на пару часов. Сколько будет стоить? Полностью все, да? Ну, как? Час 15 лет. Час 15 лет? Хорошо, я подумаю. А? Сейчас подумаю. Хорошо. Sapņi piepildās. Impērijas un ilūzijas sabrūk. Paliek tikai jautājumi. Kas gan ir brīvība, izvēle,
nāve, mīlestība. Tas jāatbild katram pašam, neatkarīgi no laika vai pastāvošās iekārtas. Jurim taisnība jāmeklē sevī. Man stāstīja, ka tu taisot filmu te par saviem vienaudžiem, bet te ir kaut kāda vispār Hitchcock varianti, kaut kāda Ellis Kambara. Es centos parādīt filmā, ka visa dzīve tas ir šaurs koridors, kurā tu neko neredzi uz priekšu. Tu nezini, kas tev gaida aiz nākošā pagrieziena, kas būs tie cilvēki, ko tu ieraugi sev priekšā. Tu nezini, kas tas par durvīm, kuras varbūt atvērs vai varbūt neatvērs. Esmu pārliecinājies par to, ka durvis nāk viena pēc otras, un tu taisi vaļā durvis un viena pārsteiguma. Nemitīgās bailes un nemitīgās šausmas. Īsti laimīgs vispār pēc skolas neesmu bijis. Vienīgā laime, kas beidz skolu. Pēc tam vairs nekas nav noticis laimīgs. Visu laiku jāpārdzīvo, visu laiku jāuztraucās, jācīnās. Un brīžiem uznāk jautājums vispār, ko es te daru, kam es esmu vajadzīgs. Es pat iedomāties nevaru to, kas notiks man rītā, ja tā nopietni sāku domāt. Bet pašlaik man tas galīgi neuztrauc. Esmu jauns, es bados. Tev ir pārbaudīt. Jā. Tas ir tāds kļūst par normu, teiksim, kaut kāds pasākums taisīt. Vismaz tu esi kaut kādā formā, kaut ko norganizēt un nobīdīt. Man varbūt iztraucēja tas, ka es domāju, ka jebkurš radošs cilvēks ir vispār cilvēks. Viņš dzīvo patiesi tad, kad viņš pats dedzinās emocionāli. Tad ir. Bet pat cik tā mūsu valsts pārgāja no sociālismu, no komunismu atpakaļ uz normālu stadiju. Un, kad tā dedzināšanās bija tajā laikā, kad viss tā valsts tā dedzinājās, tad es vienkārši esmu pat daudz padedzinājies. Man jau es negribas tā dedzināties. Savā laikā, kad Podnieks teica, kad viņš taisīs filmai otru sēriju, jā, pēc 10 gadiem, es domāju, ka viss būs baigi izmainījies. Un principā arī ļoti viss izmainījies, vairāk nekā mēs bijām spējuši iedomāties. Bet liekas, ka nekas nav mainījies. Tas ir pats jocīgākais. Pat juridikā nav, pat valsts izmainījusies. Vien brīdi likās ārpēc, cik daudz notiek jau 2, 3 gados, 4. Tagad es skatos, mēs esam atnākuši kaut 0 punktā. Atkal es varētu teikt, nekādas starpības nav, kā bija pirms 10 gadiem, kad mēs runājām un tagad. Man gribētu nomainīt šo valsti, kaut kur citur padzīvot. Man liekas, ka šeit trūkst cilvēkiem pirmkārt cieņa vienam pret otru. Tā lielākā problēma gan sadzīvē, gan savstarpējās attiecībās cilvēkiem un tāpat tās politiķi. Ja politiķis neciena savus cilvēkus, kas dzīvo viņu valstī, tad arī cilvēki viņus neciena. Un tad, ja savstarpēji neciena, tad vienkārši riebjās to skatīties. Varbūt tas man dod kaut kādu citu lādiņu, citu emocijas, es kļūtu par citu cilvēku, varbūt iekšēji kaut ko, kas man atkal palīdzētu rast kaut kādas jaunas idejas, ja parādīt īsto ceļu. Kāpēc tu vēl esi šeit? Ir kaut kāda pienākuma radušies, teiksim, ja man ir puika, tad viņš jāpabaro, jāapģērb, jāizsūta skolu tagad. Par to es esmu spiests domāt, es nevaru būt brīvs mākslinieks, laisties vējā un braukt kā Džims Morisons, teiksim, plīvojušiem matiem pa pļauju. Kaut gan, protams, tas būtu tas, ko es gribētu darīt. Es arī gribēju izteikt sev mūzikā, mākslā un vēl dažās citādās jomās, bet es vīlos. Ja es mācītos, gribētu būt arhitekts, teiksim, jā. Vai es beidzu augstskolu, man kāds ļautu projektēt, teiksim, pilis vai tempļus vai kaut ko tam līdzīgi, jā. Man likt projektēt kādus tur saliekamās līvānu mājiņas vai vēl kaut ko citu. Es neredzēju jēgu sevis izteikšanai.
Un tad es arī sāku interesēties par filozofiju, dažādu tautu reliģijām, un tieši vairāk man interesēja austrumu reliģijas. Teiksim, man šeit nekas vairs nesaist. Sen jau no 5 gadiem. Es neaugstu vairs šīs lietas, kas apkārt. Tas nav kritērijs, lai cilvēks būtu laimīgs. Es to visu izgājis, man tālāk evolūcija, tālāk attīstība. Es redzu vienkārši darboties ar sevi, vienkārši izkopt sevi. Ļoti smalkākam, labākam, pilnīgākam. Atgriezties pie savas tīrās esības. Tas ir tas, ko tu sludini? Nu, pašlaik man nav vēlēšanās iet un skaļā balsī uz ielas stāstīt visiem, runāt, sludināt. Un garīgums nav tas, kur var sasniegt tikai templī, tikai kādā piederībā pie kaut kādas draudzes vai ticības vai reliģijas, jo garīgums nav ierobežots, Dievs nav ierobežots. Bet kā tu reāli iztiec? Tu zini, man tāpat kā visiem citiem. Te ir darbs, te nav darbs, te ir ko ēst, te nav ko ēst. Man varbūt atšķirība ir tāda, kad uztverē, kā es to uztveru. Tas, ka es nodarbojos ar meditāciju vai tur kaut kādu domāju, kaut ko filozofiju un tā tālāk, tas īpaši nemaina. Nemaina reālo situāciju, kādā es nokļūstu. Tas pašs, teiksim, finansiāls vai sadzīves problēmas. Tas pašs, kā visiem pārējiem. Varbūt vienīgi attieksme nedaudz savādāk. Es to uztveru vairāk vieglu. Jo te tā problēma, ka jo vairāk mēs identificējam sevi ar savu ķermeni, jo mēs vairāk domājam par šo ķermeni, mēs vairāk iegrimstam šajās problēmās. Jo pārsvarā lielākā cilvēka darbība, kas notiek, ka mēs varam redzēt apkārt, viss norisinās apkārt ķermenim. Ķermeni apgādāt, uzturēt, dzīvoklis, apģērbs un tā tālāk. Viss apkārt cilvēki iegrimst kā tādā lokā, kā vāveres ritenī, skrien. Šī pasaule iet bišķiņ uz leju, jo cilvēki negrib būt laimīgi paši pa sevi. Viņi grib būt laimīgi izmantojot otru. Tiks, vīrieši, sievietes, sievietes, vīriešus, vīrs, sievu, sieva, vīru, bērni, vecāks, vecāki, bērns. Zem ir tā vieta, kur ir gan labi, gan slikti. Vai es varu teikt, ka tu esi tas, kas atradis patiesību? Nevis, kas atradis, lūdzu, nepārprast. Bet nu... Es cenšos dzīvot patiesībā, tuvoties viņai, tuvoties šim stāvoklim, savam patiesam es stāvoklim. Nu, jā, tas ir daudz. Tautā jau saka, kas tur strādā, tur vajadzīgs tiešām aknis. Nu, es domāju, ka man tās aknis nebija, bet gribējās pierādīt. Tad tiešām var. Nu, pārkāpt it kā varbūt daļai sev pat pāri, un tiešām nostādīt sev. Nē, vecīt, tu turēsies, tu strādās, un tā mēs visām ticis pāri. Es nezinu, šo darbu nākuši, lai jau tur nekā sevišķi nav. Nu, tur tā griešana vai dienīgi. Vai nav jau nav, ko griež tā. Bet tālāk. Tu jau vari piedarīt kā pie tiem, kas vēl meklē. Kur es te varēšu atrast pēc 10 gadiem?
Nu, sākšu ar to, ka katrā ziņā jau vairs ne šeit. Tālāk jau diezgan iznāk tāda laipošana. Reiz pa reizei Māris savā darbā pazuda. Mums bija grūti atrast viņu. Ja? Tā arī nezinājām, kur viņš paliek, vai ne? Bet vienā jaukā brīdī mums kolektīvs viņu atrada mūsu pagrabā. Un kur viņš gulēja zārkā. Un viņa nevarēja pamodināt. Mēs domājam, ka viņš ir aizmirsts. Kas noticies ir. Izrādījās, viņš teica tā, es vienkārši gribēju zināt, kā tas ir gulēt zārkā. Nu, bet man uzskata tāda, ka tiešām likteni nevajag izaicināt. Ne? Jo jūs laikam ziniet, ka Māris jau vairāk nav šajā pasaulē. Māra nav jau 4 gadi. Notikās tā, ka viņš sadzērās daudz miega zāles, pārāk lielu daudzumu miega zāļu. Vienkārši ņēma un diktā aizmiga tā, ka vairs neatmodās. Man liekas, viņš domāja, ka viņš neiedarās šeit. Viņam nebija sajūta, ka viņš ir piederīgs, varbūt ka vērtīgs. Kaut gan neviens, protams, viņam neteica, ka tā teikt, bērniem ir tētis un man vīrs, un mēs visi dzīvojām kopā un tā tālāk, bet tas jau nav tik vienkārši. Ka cilvēkam bez visa citāda, it kā elementārā un vienkāršā ir vajadzīgas daudz smalkākas lietas. Un tad mēs nebijām tik gudri. Tad mēs bijām pārāk jauni, varbūt, lai zinātu lietas, ko varbūt, teiksim, es tagad zinu. Principā var teikt zināmā mērā, ka tā it kā ir bļāvulība. Bet es domāju, drīzāk gan varbūt tas bija šausmīgi liels izmisums, ka viņš neko neredzēja, nekādu izēju. Un ka nekas nelikās pietiekami svarīgs, ne es, ne viņa bērni, lai viņš paliktu. Tomēr, saproti, es tā domāju, tu esi tik jauns, iepazīnis vienkārši nāvi tūplānā. Vai tas tavs mērķus, tavs racionālos mērķus nepadara par niecīgiem? Ne, tā nāve ir aizvirzījusies otrā plānā jau. Lieta ir tāda, ka to nāvi mēs šeit neredzam. Vienkārši par to jau nemaz nedrīkst domāt, tad šeit nevarētu strādāt. Es absolūti jūtos vientuļa savām problēmām, tāpēc, ka zinu, ka absolūti nevienu neinteresē nekādā veidā ne valsti, ne arī kādu citu. Kā mēs dzīvojam, teiksim, kā mani bērni aug, kā viņi var iet skolā, kā viņi vispār jūtās. Ik pa laikam mums bija tā, ka kādas 2 dienas līdz pensijai. Tā, ar pašiem pēdējiem krājumiem, kas mums mājās ir, tiem mēs iztiekam. Citreiz tikai kartupeļi, citreiz tikai maize. Tā, bet tas neviena neuztrauc, un es zinu, ka tā tas droši vien arī būs. Un es nezinu, kas tur ko mainīt varētu, un kam būtu jānotiek, lai kaut kas būtu savādāk, bet katrā ziņā, kad iet runa par kaut kādiem tur sociālajiem pabalstiem, kaut kādiem fondiem vai kaut ko citu, es skaidri zinu, ka tas nezīmēs uz mani. Cik ir pabalsts? Bērnu pensija? 29 lati tagad. Man šausmīgi gribētos, lai mani bērni savā dzīvē, vienalga pusauģu, lielā dzīvē, arī bērnu dzīvē, prastu būt un būtu laimīgi. Varbūt tas tāpēc, ka es pati zinu, kā tas ir un cik grūti. Es negribētu vienkārši saviem bērniem novēlēt ciešanas, kaut gan ciešanas tas ir ceļš uz augstām lietām. Bet, principā man gribētos, ka viņam nekad nenāktos būt tik grūti, kā varbūt Mārim nācās būt grūti.
Bet tas droši vien ir pa daudz prasīts. Nu, teiksim, ja mēs līdz šim esam noturējušies, tad jau varbūt tās nepazudīsim arī tik drīz pēc tam. Bet, nu tā jau tāda lieta, kas dikti būtu vajadzīga, bet nevienmēr ir. Nabagam, cik saldi šī laikā, kad katrs vērdiņu ar līkiem pirkstiem dzen, kad saulē nobal ikdienības tvaikā, kā sarmākoks. Kā cilvēks sten, būt nabagam, cik saldi šī laikā uz altāriem, kad liesmas nedeg vairs un sveci tikai tad vairs aizdedzina, kad jāuzmeklē. Ir grasis zudušais, es atmetīšos kaut kur ceļa malā, te liekulībā augstums sirdi nenomāks. Nakts tālu augstu zilos vārtus atvērs par mani tā zvaigžņu segu klāt.